Tieši pirms gada apzaga man garāžu un tikko policija atsūtīja slēdzienu, un tāpēc izdomāju pakavēties atmiņās un uztaisīt tādu kā zakšanas review, zakšanas apskatu. Pār nozagtajām mantām es laikam likšu 5 no 10, jo it kā paņēma daudz, tur bija vairāk nekā 2000 eiro vērtībā, bet mans lielās triku kastes nepaņēma, bet paņēma šauciņu dēli. Labi, lai būtu 4 no 10. Par to, kā notika pati zakšana, man jāliek ir 1 no 10, jo viss bija izvandīts. Man bija viena bļoda pilna ar stikliem, tos viņi vienkārši izbēra uz zemes, jo viņiem vajadzēja bļodu, viņi nebija sagatavojušies. Sienas uzzīmē grafitī, kas vispār nebija nepieciešams. 1 no 10. Par laiku, kad tika veikta zakšana, es likšu 2 no 10, jo baigā māksla naktī, kad visi guļ atbraukt, visu apzakt, es pat tā varētu. Mans personīgās sajūtas, sākumā es gribēju likt 4 no 10, jo, jā, it kā vērtīgi tie instrumenti, bet es viņus tāpat tik bieži neizmantoju, bet tagad gads ir pagājis un saprotu, ka īstenībā diezgan bieži man būtu noderējuši, bet tagad jāpērk jauni, tāpēc, lai iet 3 no 10. Kopējais overall vērtējums 2,5 no 10, jo tomēr man bija jāsauc policija, brauca degpunktā, diezgan liela ņemšanās bija. Nu, kaut kā tā. Man pagājušajā gadā apzaga arī mašīnu, tā, ka ja vēlies, lai uzstājusi apskatu arī par to, droši ierakst komentārā.